labāko restorānu kafiju Black Professional piedāvā. Kam taisnība? Sievietei stiprai vai sievietei vāja un vai sievietei... Tā ir šī vakar tēma. Jā, vai sievietei vajag spēt visu. Elizabete Klaus, privāta banķiere mums studijā. Elizabete Klaus, 25 gadi, privāta banķiere, hobijs, daudz ceļot, daudz strādāt, daudz mācīties, moto, nenožēlot neko. Kas rosina tos stereotipus? Vai jūs pašas gadījumā neprovocējat, piemēram, profesionālajā vidē? Taču nav kā atnāk, teiksim, cilvēks ar savu piedāvājumu, un tu jau nevari pret viņu attiekties tikai sausi kā pret klientu. Ir jau kaut kāds cilvēciskais fons, ir dalījums dzimumos, ir kaut kas, kā saka, metafizisks visā tajā. Vai tas spēlē lomu tālāk, kur to, kā saka, var just, ka tas atstāja kaut kādas pēdas uz darījumu? Manuprāt, pirmkārt, sieviete pēc savas būtības, viņa mazliet spēja lasīt domas. Un, teiksim, tas noteikti ir pluss, kaut vai, teiksim, manā darbā, kad es spēju ļoti labi just un saprast, ko manam klientam vajag. Tu darbā, lai panāktu savu, izmanto tikai un vienīgi sievišķīgus metodas, Nevis tikai un vienīgi sievišķīgas metodas, bet es izmantoju metodas, kas man kā sievietei, teiksim, ir spēcīgākas. Protams, ka izmantoju arī tīru loģiku, bet ir arī klāt tā iracionālā daļa. Teiksim, kas man noteikti palīdz. Sievietei profesionālā dzīvē arī ir pārspēks, jo viņai ir ne tikai vīrieši visas metodas pieejamas, bet arī sievietes. Tā ir? Tiešām? Tā ir? Jo, piemēram, uz ielas joprojām es citreiz pilnīgi redzu, kas tiem vīrieši cīsies, tā noteikti ir sieviete. Kas šitā brauc? Tur ir 100 punktu, tur ir sieviete pēc stūras. Jā, un kas ir radījis šos stereotipus? Vai tev arī ir nācies saskaties? Kur tie stereotipi rodās? Protams, ka ir nācies, bet tā ir atkal mūsu blondīna lieta. Mēs mākam par sevīm pasmaidīt. Guna Geikina, 35 gadi, Blondīņu asociācijas valdes locekle, mamma 2 bērniem, studē psiholoģiju, hobijs, ceļošana, tenis, zemūdens niršana, ēst gatavošana, moto, tver mirkli. Kurš ir tas brīdis, kurā tu saki, viss es vairs nevaru? Kurā brīdī tu saki, viss, šis man sievietē vairs nav jādara? Tad, ka laikam es netieku galā ar visu, tā kā es jūtu, ka zūd kontroli, teiksim, kad ir pa daudz kaut kādu pienākumi un teiksim, kaut kādas lietas, ka tu nespēji vairs kontrolēt situāciju. Pārkraut keramzīti, 2 krāvas? Neiet runa par to, ka es kaut ko nevarētu izdarīt. Tur jau tas jautājums. Te ir arī tas, bet jautājums, vai to vajag. Un tāpēc tam es nelaimīgs par to. Neiet runa, ka es nevarētu tur, teiksim, nomainīt mašīnai riteni, teiksim. Es varētu, bet es labāk sameklēšu vīrieti blakus, kurš atnāks un nomainīs man to riteni. Pēc vīrieti? Lai nomainītu riteni noteikti. Meklēšu speciālistu, visticamākais. Vīrieši saprot, ka viņiem nāksies pielāgoties vēl gaidamajām pārmaiņām sabiedrībā. Teorētiski ģimene, kurā sieviete pelna vairāk kā vīrietis un mājā pavada vienu nelielu dienas daļu, ir pieņemams daudziem. Taču aizdomājoties, vīrieši neredz saprot, ka realizējoties šādam attiecību modelim, viņi zaudē savu jau tik pierasto lomu. Tādēļ izvēles iespēja tiek atstāts sievietes rokās. Ja viņi vēlēs ģimeni, būs jācenšas pielāgoties. Ģimene tā ir vīriešu un sievietes savienība. Ja sieviete grib uzņemties to lielo atbildību, pelnīt to lielo naudu un tā tālāk, tad lai viņi dzīvo viena. Ir jārod kompromiss, un es domāju, tad viss notiekās. Vai sieviete var visu? Jā vai nē? Banķieri pret blondīni, Diana un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Vai tev netracina tas, kā sieviete, ka skolās vēl joprojām mācību programmā ir sadalījums mājturību meitenēm, kur viņas tājas Rosaula un zēni nāk uzēst? Visās skolās. Bet fizkultūra ir kopā. Jā. Nav visās skolās. Tā nav visās. Tā nav vairāk. Vairumā to. Kad es mācījos skolā, tā bija. Man tēlam ir jāda. Tas ir izņēmums. Nē, man tas netricināja noteikti. Man likās, tas ļoti sievišķīgi gatavot ēst. Un vīrietim mācēt uztaisīt mājiņu. Un es uzskatu, ka arī tas, ka man ir karjera, kad es strādāju, tas absolūti, kad es atnāku mājās, es uzskatu, ka vīrietim ir jāvar salabot kaut kāds gabaliņš, piemēram, no leduskapja, un man ir jāspēj uztaisīt vakariņas. Tātad ir tomēr segregācija dzimumos jums arī ģimenē? Jā, protams.
Vai nav kaut kas tomēr pasaulē mainījies, ka vecos laikos, dikti vecos laikos vīrietis gāja pēc gaļas mežā, sieva paliek sargāt bērnus un pavārdu? Vai nav kaut tas šajā trakajā laikā dzīvojot, apgriezies kājām gaisā, ka tagad, saprot, kurš ir kas? Es uzskatu, ka vismaz man, lai es būtu laimīgi, ir jāsaglabā zināma daļa sievišķības un jāsaskarās ar zināmu daļu vīrišķības. Un es noteikti nebūtu laimīga, ja man būtu, piemēram, jāstrādā un man vīrietis, piemēram, būtu mājās. Es tādu vīrieti arī neizvēlētos. Bet vai tu ar savu spēcīgās sievietes pozīciju nepievilini vājos latviešu vīriešus? Ir tāds stereotips, kārtējs stereotips, kā ir par sievietēm, tā ir par vīriešiem. Es atkal saskārusies tieši ar to, ka jo vīrietis ir gudrāks, intelektuālāks un interesantāks, jo viņš patiesībā izvēlas interesantākas un gudrākas sievietes. Tā ir? Varbūt es kaut kur nepiekrītu, kaut kādām lietām. To, ko es esmu novērojuši, ka stiprie vīrieši izvēlas vājākas sievietes. Kas ir stiprais vīrietis? Fiziski stiprais vīrietis? Nē, visādā ziņā. Jo gan arī, ja viņš ir karjerists un viņš, ir tāds dominējošais, viņš izvēlās vājākas sievietes par sevi. Jo viņš tomēr sevīm padomā, ka viņam vajag sievieti blakus, kas nekāps viņam uz kakla augšā. Tomēr kaut kādā mērā to pakļaušanos viņš tomēr sagaida. Jā. Un kas notiek, ja viņš viņu nesaņem? Šo pakļaušanos? Jā. Ja sievieti vīrieti nepakļauj... Par 100% pakļaušanos. Ir tomēr, paprasiet jebkuram vīrietim, viņam nevajag mājās bosu tur, kurš visu regulē, kurš pelna naudu, gatavo ēst un tam līdzīgi. Viņam arī gribas būt tam stiprajam. Antropoloģi Aivita Putniņa uzsver, ka nākotnē Latvijā sievietes un vīrieši taps tikai aizvien vienlīdzīgāki. Ir skaidrs, ka, lai pati valsts būtu konkurētspējīga, darba tirgu ir jāiesaistās abu dzimumu pārstāvjiem. Tāda pat attieksme jāpanāk arī bērnu audzināšanas jautājumos. Šī bērnu aprūpe un mājas lietas tiek sadalītas uz abiem partneriem. Tas nevienmēr būs vīrietis un sieviete, bet tās ģimenes formas būs ārkārtīgi dažādas. Un ļoti daudzās Eiropas valstīs domā, piemēram, kā vecvecākus iesaistīt tā, lai viņiem būtu arī sociālais atbalsts šīs funkcijas veikšanai. Un piedāvājot bērnu aprūpi. Tas ir viens no veiksmīgiem piemēriem ir Francija, kurā stiprinot bērnu aprūpes infrastruktūru un nodrošinot šīs sociālās garantijas abiem diviem vecākiem, tad tiek kāpināta dzimstība. Un drīzāk tas patriarchālais modelis, kurš vienkārši nepiemērots mūsu ekonomiskai situācijai, ir tas, kas bremzē dzimstību. Vai sieviete var visu? Jā vai nē? Banķieri pret blondīni, Diana un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Kas ir mūsdienīga sieviete? Jums ir svarīgi, piemēram, tas, ka jūs varat pateikt, jā, es pati pelnu savu naudu. Vai tas vispār pieder pie mūsdienības? Vai tas gluži otrādi arhaisms, un mēs ejam atpakaļ pie tā, kad sievietē būtu jābūt sievietē? Mans ģimenes tips ir, tā forma mūsu ģimenē ir tas, ka es par to nestraucos. Bet tajā pašā laikā es arī nepiekrīstu tas, ko tu saki, ka tas ir tikai hobijs bez nekāda mērķa. Jo visām lietām, ko es daru, ir kaut kāds mērķis. Blondiņu pasākumā mums ir labdarības mērķi, un mēs jau arī sākam parādīt, ka mēs arī kaut ko izdarām. Un tas ir, gan izklaide, gan darbs, bet, plus ir tas, ka es varu savienot kopā ar savu ģimenes lietām, lai tas man nav darbs no 9 līdz 5. Es arī kaut ko daru. Otrs, bērnu audzināšanai arī ir savs mērķis, tur, es ļoti lielu vērtību tajā un ļoti lielu atbildību tajā saskatu, kāda izaugs mani bērni. Ko sievietes var labāk nekā vīrieši šodien? Es uzskatu, ka sievietes ir komunikablākas, viņas spēja labāk saprasties ar cilvēkiem. Tā ir droši vien, vai ne? Man atkal grūti teikt, ko sievietes ir labākas vai kur vīrieši ir labāki. Man, ļoti patīk spēcīgie, stiprie un gudrie un komunikablie vīrieši, kādi viņi arī ir, ja mēs viņiem ļautu tādiem būt. Kad tu nonāksi situācijā, kad tu veidos ģimeni un tev būs šis spēcīgais vīrietis, kas varēs tev nodrošināt, un tev būs plašs iespējas sev attīstīt hobijos, sabiedriskās aktivitātēs, labdarības projektos, bērnos. Vai tas būs tas, ko tu izvēlēsies, vai tu tomēr nolīgsi
cilvēks, kas pieskat bērnus, atteiksies no hobijiem, turpinās iet uz darbu. Bet tas nav tas, ka šobrīd tā nav tava apzināta izvēle. Nē, patiesībā mans darbs ir mans hobijs. Un es gribētu, tas, ko es daru, tas man patīk. Un es pie jebkuriem apstākļiem gribētu turpināt apmeklēt darbu. Apmeklēt darbu hobija līmenī. Jā, jo man pirmkārt man tas patīk. Pirmkārt man tas ir interesanti. Es to uzskatu savā ziņā par savu hobiju. Ko darīt, lai, piemēram, sievietē nebūtu jādomā par to, vai Dievs man viss vienai pašai jādara, kā nedarīt pāri vīriešiem. Man ļoti patīk, kā tu teici, kad jūs paši slaupat šo izpausmes it kā lauku, un tādēļ, vīrieši skatās futbolu, un sievietes iet pa veikaliem. Ko darīt, lai šie stereotipi nelos? Īstenībā jau forši, ka viņi ir īstenībā jau šos viņu patīk, tie stereotipi ir un tie pretpoli, bet lai nebūtu, teiksim, šīs konfliktējošās un varbūt tās nevajadzīgās bērzes, ko vairāk darīt no abām pusēm? Un varbūt, ko tieši sievietes varētu darīt? Jāsaka, vīrieši atbalstīt tajā, ko viņi dara. Jāskatās futbols kopā. Jāskatās atbalstīt un arī, teiksim, tā kā es arī teicu, neņemat viņiem nost. Ja viņi ir vērtās durvis, pagaidiet divas, pacietieties, un lai viņš varbūt netiek tik ātri atvērt jums tās durvis, arī kaut kādās citās lietās. Un tas tā ir atkal novērtēšana, jo viņiem ļoti patīk, ka mēs ievērojam arī tās labās lietas, ko viņi priekš mums dara. Es teiktu, tu nemāki, tev nesanāk pasties, kā manai draudzenei vīram satikties, meitenes satiekās kopā un stāstāja, kā man tas vīrs, viņš neko, viņš man nepalīdz. Un tad ir jautājums, bet tu viņam esi palūgusi. Tu esi palūgusi, teiksim, zini, mīļais, es netieku ar kaut ko galā, vai tu man varētu lūdzu palīdzēt. Es neticu, ka kāds pateiks, nē, tu taču pati vari. Kolosāli, kam taisnība brunetēm vai blondīnēm? Galu galā taisnība ir sievietēm. Šodien es 1-3. Paldies Gunai, paldies Elizabetei. Diskusija turpinās internetā, tikai prātīgi lūdzu. Turpiniet diskutēt, neapvainojiet nevienu, ne otru pusi. Tēma ļoti kutelīga. Mēs savukārt rītā ar nemazāk svarīgām tēmām turpināsim. Labāko restorānu kafiju Black Professional piedāvā.